Starptautiskā senioru diena katru gadu tiek atzīmēta 1. oktobrī, un tās mērķis ir pievērst uzmanību senioru labklājībai, kā arī izaicinājumiem, ar kuriem tie saskarās ikdienā. Seniori bieži saskarās ar novecošanās sekām, hroniskām slimībām vai traumām, kas var ietekmēt viņu spēju veikt ikdienas aktivitātes. Šādā gadījumā būtisks atbalsts ir ergoterapeits. Tāpēc, ka viņiem sākās problēmas ar ikdienas aktivitātēm, viņiem ir grūti veikt pašaprūpes aktivitātes, brīvā laika aktivitātes, produktivitāte viņiem iespējams jau ir beigusies, bet viņiem ir grūti, piemēram, par pārvietošanos, ar sevis apkopšanu, tad viņi nāk, un es vienmēr sāku ar pašaprūpi. Ja cilvēks spēja parūpēties par sevi, tad viņš var arī visu pārējo. Tad mēs sākam pašaprūpi, tad ir darbs, produktivitāte un tad ir brīvais laiks. Ergoterapeits palīdz senioriem saglabāt pašpietiekamību un dzīves kvalitāti un aktīvu iesaisti sabiedrībā, jo fizisko spēju zudums var negatīvi ietekmēt gan fizisko, gan emocionālo veselību. Pirmās vizītes laikā es noskaidroju, kāda ir senioru ikdienas dzīve, kur viņš dzīvo, fiziskā vide, sociālā vide, kādas ir viņa ikdienas paradumi un kādas ir grūtības tajā ikdienā. Un tad mēs mēģinām rast risinājumu šīm problēmām. Vai pielāgot kādus palīgu līdzekļus, lai atvieglotu šīs darbības veikt, vai pielāgojam tīri kustības. Bet tad es viņiem pastāstu ergonomiku, kā ergonomiskāk to darīt, lai viņi neveicina papildus vēl kādas saslimšanas. Būtiski zināt, ka kvalitīvu ikdienas dzīve nodrošināt tik vienam senioram tā, lai viņš spētu būt pēc iespējas neatkarīgāks. Ja pats seniors nevar vai nevēlas meklēt palīdzību, to var īstenot arī piederīgie. Ja atnāk senioru tuvinieki un vēlās uzzināt, ka labāk pielāgot mājas vidi senioram, tad pirmais, ar ko es sāku uzreiz, ir, lai novērstu kritienu risku senioram mājās. Tas ir novācot no grīdas visu, kā seniors var aizcirties, piemēram, tepiķi, vadi. Tas ir pirmām kārtām. Un pēc tam jau domājam, ko seniors reāli var darīt mājās. Piemēram, valkot apavus, viņš var noliekties, viņam var sarēt galva, viņam vajag kaut kur pieturēties, tāpat arī dušā vai vannā, tāpēc es visur iesaku lietot atbalsta rokturus. Protezēšanas ortopēdijas centrā strādā multidisciplināra speciālistu komanda, kas nodrošina kompleksu pieeju jūsu vajadzībām. Senioru mobilitātes un labsajūtas nodrošināšanai ieteicama ne tikai ergoterapeita, bet arī fizioterapeita konsultācija. Savukārt palīgi ierīces, kuras var pielāgot jūsu vajadzībām, ir pieejamas centra veikalā pirmajā stāvā. Cilvēks atnāk pie manī mūsu konsultāciju par pašaprūpes lietām. Mēs runājam dažādi, kā viņš mājās, lai viņš ērtāk spētu tikt galā. Es viņu aicinu nākt lejā uz veikalu un demonstrēju viņam tos pašaprūpes līdzekļus šeit, kur mums ir ļoti liels klāsts ar pašaprūpes palīgu līdzekļiem. Piemēram, ķemme pagarinātā kārtā, tad ir apavu lāpstiņi, ko ir ļoti ērti apavus uzvilkt, nepieliecoties. Švama pagarināmā kārtā. Pagarinātajos kārtos pašaprūpes ierīces, kā šīs. Tas ir, ka cilvēkiem ir grūti veikt darbības, kas ir ar rokām virs galvas. Viņiem ir grūti pacelt rokas. Un tad šīs ierīces neprasa tik augstu pacelt tās rokas uz augšu. Un tad arī zeķu uzvilcēji. Pārsvarā viņi lieto cilvēku pēc insultiem, kuriem ir kādas puses pareizi, ka viņiem ir grūti. Un tad ar šīm palīgierīcēm viņi spēja paši sevi apģērbt, jo ne visiem ir kāds cilvēks mājās, kas palīdz kaut ko darīt. Senioriem pašiem nomazgāties ir izaicinājums samazinātas kustību spējas, līdzsvara trūkuma un locītavu sāpju dēļ. Palīgierīces kā rokturi un sēdekļi, tā vannām, tā dušām būs būtisks atbalsts ikdienai, kas nodrošinās ne tikai stabilitāti, bet arī komfortu, palīdzot veikt ikdienas higienas procedūras patstāvīgi un bez riska nokrist. Šis ir rolators, kas būtu ieteicams cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar mobilitāti, ar pārvietošanos un tīri sevis vertikalizēšanu. Piemēram, noiet kādu gabaliņu, viņš var piesaistīt. Šeit ir groziņš, kur viņš var savas personīgās mantas likt, telefonu, maku. Tā pašā brīdī arī, ja nav tuvinieki, kas piegādā pārtiku, viņš var arī šeit mierīgi veikalā iegādāto pārtiku salikt un vest uz mājām. Un, kad piepūst, katru reizi apsēsties.
Rolators palīdz veikt ikdienas aktivitātes drošāk un patstāvīgāk. Protezēšanas un ortopēdijas centrā ir pieejami visdažādākie modeļi, lai piemeklētu un pielāgotu tieši jūsu vajadzībām atbilstošāko. Mums ir dažādi atbalsta spieķi ar dažādiem atbalsta punktiem. Vienu atbalsta punktu ar 3, ar 4, kas atkarīgs no cilvēka līdzsvara, cik viņš spēja pārvietoties. Cilvēkiem, piemēram, ar vienas puses hemiparēzi, cilvēkiem pēc insulta. Sākumā mēs mācāmies staigāt ar 4 atbalsta punktiem. Un tad lēnām samazinām uz 3 un tad uz 1, lai viņš kļūtu patstāvīgāks. Un tad mēs katram pieregulējam augstumu pēc viņa izmēra. Un mēs varam izmēģināt, vai cilvēkam tas ir ērti. Protezēšanas un ortopēdijas centrs palīdz senioriem atrast risinājumu, kā saglabāt pašpietiekamību un dzīves kvalitāti.